rīts top, saule aust, zeme mostas pēc nakts sasalusi. Ik saulstaru ķer tie, kam lemts redzēt austrumu pusi. Jauns rīts, jauns sākums, jaunas cerības un mērķi. Saules pirmie stari iemirdzes koku zaros. Tie ir austras koki. Tajos saule kokles skandēt skandina. Sidraba birs. Tā ir viedo zināšanu, padomu un ceļa norāžu glabātāja. Kas ir sidrabs? Kas ir zelts? Un kas ir ozols sidraba birs viducī? Tikai katram pašam, ejot cauri savas dzīves sidraba birzī, lemts piedzīvot, izzināt un nereti slaukot asaras un sviedrus zaļajā priekšautā, pārvarēt grūtības un sasniegt to mirkli, kad birs uzzied zelta ziediem, kas ir mūsu darba augļi, gandarījums un labklājība. Mēs esam šeit, lai radītu un darītu. Viens no otra mācītos, viens otram pateiktos. Labvakar, Latvijas valsts prezidenta kungs, augsti godājamais ministra kungs, ļoti cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi. Esiet sveicināti sidraba birzī, latviešu tautas spēka, kopā būšanas, vieduma, dailes un laimes epicentrā. Uzgavilēsim šīs unikālās vietas
simboliskajam pārstāvim, dziesmu un deju svētku virsdiriģentam Intam Teterovskim un jauniešu korim Balsis. Šovakar Meža nozares gada balvas Zelta čiekurs 2024 svinīgā ceremonija. Šovakar mēs godināsim un sveiksim tos, kuri ar savu darbu mūsu apkārtējo vidi ir padarījuši skaistāku, labāku, arī tīrāku, un arī novērtēsim savus darba augļus. Jāsaka, esmu patiesi pagodināts, ka var būt šeit šodien kopā ar jums. Un tagad Latvijas Meža nozares gada balvas Zelta čiekurs 2024 svinīgo ceremoniju aicinu atklāt zemkopības ministru Armands Krause. Ar aplausiem! Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Indulis Kovisārs. Latvijas Meža īpašnieku biedrības padomes priekšsādātājs Inesis Boķis. Un kā pirmajam vārds uzrunai tiek dots zemkopības ministram Armandam Krausem. Labvakar, augsti godātais prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētāji, ministri, meža nozares profesionāļi, kokrūpnieki, mežsaimnieki un visi, kuri mīl mežu. Sveicu jūs svētkos, jo šodien ir nozares lielākā svētku diena. Un es teiktu tā, tas, ko es redzēju šajā ievadu video, man liekas, ka tas ir tāds tipisks video, kā mēs redzam mežu. Mēs mežu vispirms redzam emocionāli. Un tad mēs priecājāmies par to, ko mēs redzam, bet mežs ir mainīgs. Un, ja jūs prasīt man personīgi, es arī priecājos, ja es mežā jūtu, kas maržo pēc sveķiem, ka kāds tur darbojās, kāds ir arī nozāģējis kādu koku un kā taps kaut kas ļoti skaists un labs no mūsu Latvijas kokiem. Un, lai mēs pie tā nonāktu, mums arī, protams, ir jācīnās. Un šodien es gribētu teikt, ka es arī novēlu jums visiem cīnīties par mūsu nozares interesēm, jo jūs visi kopā šeit jūs pārstāviet 10% no Latvijas iekšzemes koprodukta. Tā ir būtiska daļa no tautsaimniecības, un tas ir jānovērtē visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un noslēgumā es teiktu, es tomēr gribētu aizvērt acis un ieraudzīt to mežu, ja kāds bija tajā video vēlreiz, un baudīt to emocionālo. Baudiet arī šovakar visu jauko labo, es teikšu par sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju. Paldies zemkopības ministram. Vārds tiek dots Indulim Kovisāram, Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidentam. Labvakar, augstu godājamais valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godājamie ministri. Šovakar svinīgā pasākumā mēs esam šeit pulcējušies, lai godinātu meža nozares gada balvas Zelta čiekurs 2024 laureātus. Tomēr šajā vietā, šajā telpā, es nevaru nepieminēt Latvijas koru dziedāšanas tradīcijas. Un man atmiņā nāk Arvīdas Kalbas vārdi. Daudzas balsis, doma viena, tautu tu dara man. Un manuprāt, šie vārdi ir jāievērtē ikdienā Latvijas politikas veidotājiem, pāraugiem, meža un citu nozares ekspertiem, mūsu valsts iedzīvotājiem. Mums ir jāatrod spēki, lai vidējā un ilgākā termiņā kopā mēs varētu plānot, realizēt ieceres Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labā. Meža nozare joprojām aicina kopā veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju. Lai mums tas izdodas. Jauku vakaru. Paldies! Paldies, Kovisāra kungs! Bet tagad
Vārds tiek dots Latvijas meža īpašnieku biedrības prezidentam Inesim Boķim. Vakar cienījamie meža ļaudis, prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētājas kundze, ekscelences, dāmas un kungi. Pasaulē un Latvijā un Eiropā ir liels pārmaiņu laiks pēdējos gados. Un es gribētu mūsu nozari salīdzināt ar tādu mazu skaidiņu bangojošā okeānā, kas peld un turās virs ūdens, un braši turās. Un, protams, ir bijuši labāki laiki, bet arī šajos grūtajos laikos mēs izmantojam savas zināšanas, savu spēku un cīnamies. Pēdējā laikā ir bijuši atkal, protams, daudz uzbrukumi mūsu nozarei. Varbūt par to tagad nevajadzēja runāt, bet vienu teikumu es tomēr gribu pateikt, kad es aicinu valdību, Saeimu, prezidentu aktīvāk iestāties un tomēr izšķirties, jo tas ir ne tikai tagad, tas ir daudz gadu aicinājums. Un izšķirties, vai mēs gribam Latvijā rezervātu vai plaukstošu valsti, jo bez meža mēs to izdarīt nevaram, un mēs neesam meža ienaidnieki. Te ir īstie meža draugi no sirds un ar lepnumu. Nākošais gads meža īpašnieku biedrības svinēs 20 gadu jubileju, un es gribētu teikt, ka mēs esam padarījuši nopietnu darbu, lai ar visiem saviem spēkiem palīdzētu meža nozarei. Un tas darbs ir uz priekšu arī turpmāk, jo nekas nav apstājies, dzīve iet uz priekšu, jauni izaicinājumi, jauni uzdevumi un jauni sasniegumi. Un nobeigumā es gribētu pateikt lielu paldies visiem zālē sēdošajiem par to darbu, ko jūs darat, novēlēt priecīgus tuvojošos svētkus un laimīgu jauno gadu. Paldies! Paldies, Boķa kungs, paldies, kungi! Līdz ar to, dāmas un kungi, meža nozares gada balvas Zelta čiekurs 2024 svinīgā ceremonija ir atklāta. Jau izsenis senči zināja, ka katrai sēklai, ko zemē liekam, ir sava vieta jāatrod. Paiet gadi, līdz tiek atrasta pareizā formula – vieta, laiks, pieeja un tehnoloģijas, lai izaugtu izcils, kopts un arī laimīgs mežs. Pateicoties Latvijas meža īpašnieku biedrībai, kura katru gadu rīko konkursu Sakoptākais mežs, mēs iepazīstam tos, kuri ir izskoduši, kā tad tas ir jādara. Dāmas un kungi, pirmā nominācija par ilgtspējīgu saimniekošanu. Balvu pasniegt aicinu Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsādātāju Arni Muižnieku un žurnālistu Armandu Tripānu. Labvakar klātesošiem. Mans vārds ir Armands Tripāns, un es esmu autors tādam raidījumam kā Meža stāsti. Un tiekoties jau 6. gadu ar dažādiem, kā es viņus saucu, mežaniekiem un krietniem Latvijas zemes cilvēkiem, viņi lielākoties ir nobijušies. Un bieži vien es viņiem saku, un viņi man jautā, kā mums runāt? Es saku, runājiet no sirds. Mēs esam vietā, kur gadsimtiem latvieši pulcējas un izveido cilvēku mežu. Mēs ar savu filmēšanas komandu esam bijuši tādos Latvijas nostūros, kur, es gribētu teikt, tas Rīgas ceļotājs neiet. Bet tur mēs satiekam šos krietnos cilvēkus, kas veido savus dzimtes īpašumus, kur jauni cilvēki sapņo izveidot savas paaudzes. Un mēs kā veidotāji ieraugam tās pamatvērtības, kas pazūd politikas Exceļu tabulās, kas nav cīņa
starp zaļajiem, starp kokrūpniekiem. Mēs tur ieraugam tos cilvēkus, kas tik stingri stāv uz zemes un cīnās par savējiem, par savu ģimeni. No savas puses es gribētu teikt viņiem lielu paldies. Jūs esat tie, kas pēc tam raksta, vaicā, kur jūs satikt, kā no jums iedvesmoties. Lai arī kurš šodien būs uzvarētājs jūsu ļoti daudzajās nominācijās, jūs visi esat uzvarētāji, jo jūs neapzināti iedvesmojat citus. Es gribu pateikt paldies visiem, kas šogad piedalījās konkursā. Un, ja arī uz skatuves kāps tikai 3, tad jūsu ir ļoti daudz. Paldies par to, jo, ja mēs paši neparādīsim tos labos darbus, tad neviens cits mūsu vietā to neizdarīs. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad bieži vien, tīpaši mežsaimniecībā, nekā nedarīšana tiek uzskatīta par labāku nekā par darīšanu. Bet mēs taču zinām, kad vērtības rodas strādājot, nevis nestrādājot. Un redzot jūsu ieguldīto darbu, mēs saprotam, ka Latvija sakopta jau nepaliek tāpat vien. Latvija veidojas sakopta, ja tiek sakopts katrs stūrīts, katrs īpašums. Un jūs to darat. Tādēļ milzīgs paldies jums par to. Paldies, kungi! Un tātad nominācijā par ilgtspējīgu saimniekošanu izvirzīti Lūdzu video. Zelta čiekura balvai par ilgtspējīgu saimniekošanu izvirzīts Gints Nordens. Jau 30 gadus Gints Nordens saimnieko savā īpašumā Struteles avotiņi Tukuma novadā. Šo mežu Gints kopja ar lielu cieņu un atbildību, jo tas mantots no vecvecākiem. Man tā vairāk paveicās ar to, ka es varēju sākt kā jauns, 20-gadīgs, spēcīgs jaunietis un varēju sākt veidot to mežu un meža kopšanas sistēmu savā mežā, kādu es esmu iecerējis, un nevis sākt no jauna, bet turpināt kopt tieši to, ko dabūju mantojumā. Ko es varētu novēlēt mežiniekiem, jaunajiem mežiniekiem, tas ir nenobaidīties, vairāk stādīt, mazāk cirst, jo mežs ir tā lieta, kas principā ļoti lēni attaug, un mēs cērtam to, ko mums atstāja vectēvi, vecvectēvi, bet mūsu mazbērni un mazbērni cirtīs to, ko viņiem atstāsim mēs. Lai nepaliek tukšums aiz tevis, lai paliek skaisti sakopts jaunaudzes un meža platības. Zelta čiekura balvai par ilgtspējīgu saimniekošanu izvirzīts Uno Anže. Gulbenes novada Lejasciema pagastā atrodas meža īpašums Kraujiņas, kuru pārvalda kaislīgs un prasmīgs mežsaimnieks Uno Anže. Uno ir vairāk nekā meža īpašnieks. Viņš ir meža sirds un dvēsele, kas ar lepnumu un rūpēm uztur un attīsta savu zemi. Mežs mani pieņem, es pieņemu mežu, un mums tā kaut kā tā sinerģija viss kārtībā. Un man patīk mosties, man patīk iet gulēt reizē ar mežu, un man patīk tas, kad es esmu klāt. Un es redzu, kā tas viss mainās, vai tas mežs redz, kā es mainos, jautājums viņam, bet es redzu, te viss notiek, te viss dzīvo. Tā ir dabas vide šeit, un daba jau to kārto. Mums varbūt liekas, ka mēs te kaut ko varam mainīt vai kaut ko izveidot. Es domāju, un es esmu cilvēks, kam man nav svarīgi no ārpuses, kā tas izskatās. Ja es redzu, ka tie koki aug un viņiem patīk, tad ir droši vien, ka sakopts. Tajā vidē arī bērni jūtās labi, jo viņi neraujās īpaši uz pilsētu. Viņi ir te, un arī tie bērni, kas ir kaut kur jau tālāk no manis, tie arī brauc brīvajā laikā pie manis. Tātad te ir labi. Zelta čiekura balvai par ilgtspējīgu saimniekošanu izvirzīta Diāna Leikuse.
Diāna Leikuse ar vīru Edgaru ar lielu mērķtiecību saimnieko meža īpašumā Vīndeģi, kas ir kļuvis par viņu lepnumu un sirdslietu, kurā katrs solis tiek veikts ar cieņu pret dabu un rūpēm par nākotni. Mans aicinājums būt mežsaimniecībā ir caur manu vīru, kas ir mans mežs pilnībā. Sākotnēji pirms iepazīšanās ar viņu mans apziņa par mežu bija diezgan vāja. Tad šogad laikā es noteikti varu droši teikt, ka es esmu krietni daudz guvusi zināšanas par meža nozari, par mežu, par apsaimniekošanu, kā arī par dažādiem augiem mežā. Viens, tas uzlādē un iedvesmo mūsu pašus. Tas noteikti veicina mūsu gan fizisko, gan mentālo veselību, kā arī tas ir liels ieguldījums ne tikai mūsu pašu vecumdienām, bet gan mūsu bērnu un mazbērnu nākotnē. Komisija nolemj par konkursa laureātiem un meža nozares gada balvas zelta čiekurs diploma saņēmējiem atzīt saimniecības Vīndeģi īpašnieci Diānu Leikusi. Zelta čiekura diplomu saņem saimniecības Struteles avotiņa īpašnieks Gints Nordens. Un tātad par konkursa sakoptāko mežu uzvarētājus un galvenās balvas zelta čiekurs 2024 ieguvējs ir saimniecības Kraujiņas īpašnieks Uno Anģe. Šodien es tieši tāpat kā 15. augustā savu prezentāciju sāku ar to, ka es vēlējos pateikt paldies. Un šodien es arī gribētu pateikt 4 paldies. Pirmais maniem vecākiem, ka es te atrodos. Otrais liels paldies cilvēkam, kas man sēž tieši pretīm, kas uzdrošināja spērt šo soli un pieteikties šim konkursam. Trešais paldies komisijai un maniem ģimenes locekļiem, kas arī sēž, kas roku rokā manas trakās idejas vai varbūt reizēm pārgalvīgās idejas ir palīdzējuši īstenot. Paldies! Lai iegūtu balvu par ilgtspējīgu saimniekošanu un sakoptāko mežu Latvijā, tai noteikti ir jābūt sirdslietai. Un nevienu reizi vien darba dunā sirdspuksti ir devuši par sevi ziņu, joņojot kā traki. Un par to tad arī nākamā dziesma. Dāmas un kungi, MC orķestris un ar aplausiem uz skatuves aicinām 2 šarmantus, aburošus un Latvijā mīlētus dziedātājus Ievu Karēvicu un Normundu Rutuli, lai skan dziesma Sirdspuksts. Labvakar! Labvakar! Kāds būs laiks, ja laika nav, kāds kurs, ja nav kur iet, un vēl ja kāds to kādreiz pazaudējis, lai atradīšu lietu. Bet varbūt drīz jau, varbūt šodien, varbūt rīt, sapņi piepildīsies, 9 no visiem 10 dzīvē katru brīdi, un katru brīdi. Sildīs
aizskaru dvēselī. Un varbūt tas ir īstais tieši viņš, kas prieku uzjūtīt. Bet tagad drīz jau, varbūt šodien, varbūt rīt, šūpos tavu sirdī. Bevīgi no visiem desmit dzīvē katru brīdi, katru brīdi. Saule sildīs tavu sirdī, priekā pilnu laimi. Katru brīdi saule sildīs tavu sirdī, priekā pilnu laimi. Orķestris saukas un desmit, solo danza. Ieva Karēvica un Normunds Rutulis. Pastāvēs, kas mainīsies, bet vēl svarīgāk, kas attīstīsies. Plaši domāt, droši rīkoties, nosprausta mērķus un arī sasniegt tos. Otrā nominācija par ieguldījumu nozares attīstībā. Balvas pasniegšanai uz skatu aicinām zemkopības ministru Armandu Krauzi. Meža nozares speciālisti noteikti zina, kā sīkāk var iedalīt mežkopībā, kokrūpniecībā, vēl varam iet tālāk selekcija, kas labus stādus selekcionē. Bet tiem, kas no malas tādam, ka es skatos, protams, tā ir visu viena nozara, bet es tomēr esmu agronoms un tāpēc es saprotu, ka tas pilns cikls ir svarīgs. Un šodien šajā nominācijā tieks arī izvirzīt, viņi pārstāv visu šo ciklu. Sākot ar meža saimniecību, kas ir ļoti svarīgi, tas ir labs stādāmais materiāls un tālāk tā ir meža kopšana, lai mežs izaugtu kvalitatīvs, lai izaugtu ātrāk, lai iegūtu lielāku ražu, tieši tāpat kā agronomijā. Bet tad sekot tālākais posms, kas ir tikpat svarīgs, jo mēs visi gribam, lai mūsu saražotiem produktiem pievienotā vērtība tiek radīta Latvijā. Tās ir darbvietas, tas ir devums mūsu ekonomikai, tautsaimniecībai. Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav jābrauc prom, viņi var strādāt tepat dzimtenē. Un, ja mēs radām produktus ar lielu pievienoto vērtību. Un tāpēc, man liekas, arī jums ir svarīgi, ka šeit ir viss šis cikls. Un tāpēc es domāju, ka tie, kas ir izvirzīti šai nominācijai, viņi ir godām to pelnījuši, jo tas ir liels devums tautsaimniecībā un devums visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai mēs te būtu. Paldies! Paldies! Nominācijā par ieguldījumu nozares attīstībā izvirzīti Lūdzu video. Zelta čiekura balvai par ieguldījumu nozares attīstībā izvirzīts akciju sabiedrība Latvijas Finieris, padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis. Protams, katru personību veido cits personības, un arī mana personība ir veidojusi cits personības. Pirmkārt jau mana ģimene, mana kundze, mani bērni, manis tēvs, māte un daudz cilvēku.
Un arī darbā tieši tāpatās mums vadības komanda, kā mēs sakam, vadības komanda, kura veido Latvijas finieru, ir vairāk kā 100 cilvēki, kas ikdienā veido šo, kā mēs sakam, sarunu ķīmiju savstarpējo, lai nonāktu pie šī rezultāta. Un nozarē tieši tāpatās. Šī kultūra, kas ir veidojusies daudzu 10 gadu garumā, kad var sarunāties, var mēģināt izprast otru, tādā brīvā atmosfērā ar savstarpēju lielu uzticību, viņa ir ļoti svarīga. Un ja tāda veidojās, ja šī uzticības ar cilvēkiem ir, tad var sasniegt labus rezultātus. Un mežs noteikti ir viena no tām vietām, kur vienmēr ir labi atgriezties, jo mēs sakam, koki aug lēni, vai ainavs veidojās lēni, bet ja tu ikdienā tomēr ik pa laikam atgriezies, tu redzi, ka tas process notiek un ka daba ir auglīga un daba ir spēcīga un viņa attīstās ļoti ātri. Līdz ar to droši vien būt kopā ar dabu, vērot, tas ir tas, kas rada prieku. Zelta čiekura balvai par ieguldījumu nozares attīstībā izvirzīts akciju sabiedrības Latvijas valsts meži mežsaimniecības direktors Andris Balodis. Tas dzīves gājums, darba dzīves gājums ar kaut kā ļāvis ir būt klāt vai redzēt to nozares attīstību, nevis tikai šauri vienu kādu lietu, bet kopumā. Gan mežsaimniecība, gan kokrūpniecība, gan zinātni, gan tehnoloģisko pusi. Ir bijusi vēlme vienmēr izdarīt pēc iespējas labāk savu darbu vai kādu, vai tur, kur es esmu iesaistīts. Es lepojos ar to, ka ir bijis iespēja līdzdarboties, kaut kādu savu ieguldījumu iedot kopējās nozares attīstībā. Un es teicu arī, mēdzu teikt saviem kolēģiem, kad jūs braucat pa ceļu un redzat tur zāģētavu un tur kūpas kurstenis, jums jābūt lepniem par to, ka tur notiek darbs, ka tur ražo produkciju un jājūtās arī, kad arī jūsu devums tur mazliet ir klāt. Es teiktu tāpat līdzīgi, kad es jūtos lepns, kad tas mans devums ir realizējies tādā nozares kopējā attīstībā, tā skaitā ar augstsvērtības produktu ražošanu, eksporta ražošanu, ieņēmumiem un galu galā arī tautsēmniecības attīstībā. Dāmas un kungi, galveno balvu Zelta čiekurs 2024 saņem abi divi nozarei uzticamie un sava aroda meistari. Jūsu ekscelences, ļoti cienījamās dāmas, kungi, meža nozares patrioti. Kāda ir meža nozara? Absolūti lielākais pozitīvais Latvijas eksporta un importa bilances pienesums rodas tieši mūsu nozarē. Latvija, kā valsts, kas ražo, esam lielākā ražojošā nozara. Pievienotās vērtības pienesumā meža nozara ir vairāk kārt lielāka nekā Latvijas aizsardzības budžets. Mēs, meža nozare, bijām pirmie, kas atbalsta Ukrainu. Paldies ikvienam no jums. Esmu pārliecināts, ka X stundā meža nozares ļaudis būs pirmie, kas dosies aizstāvēt Latviju zemi. Atcerēsimies, ka reiz pirms 33 gadiem meža tehnika bija barikādēs, frontes pirmajās līnijās. Mūsu nozare ir patiesi patrioti, un es esmu lepns būt starp jums.
ar skaidru galvu un taisnu muguru pretstāvēsim naida runām un demagogiem. Turpināsim veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju. Mūsu nozara ir dižena kā Latvijas ozols, sīksta kā mastu prieda un liktenīga kā Latvijas bērs. Paldies! Labvakar, cienējamie meža ļaudis. Meža nozares attīstība, tas ir mūsu kopīgs darbs un ieguldījums. Un, jā, es par sevi varu teikt, ka es esmu piedalījies, atbalstījis, iesaistījies, bet tomēr tas ir kopīgs darbs. Un gribētu izmantot iespēju un teikt paldies tiem, kas man izvirzīja. Īpaši paldies maniem bijušajiem esošiem kolēģiem, jo tikai kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Jā, un noteikti paldies sadarbības partneriem, ar kur esam gājuši arī attīstības ceļu. Un vēl noteikti gribētu teikt paldies maniem iedvesmotājiem un darba audzinātājiem. Man bijusi iespēja tiešām ar izciliem personībām tikties un strādāt. Profesors Zigurds Saliņš, kas pavēra skatu uz tehnoloģiju attīstību, tad izcili mežsaimniecības ražošanas vadītāji, kas man ir bijuši darba audzinātāji, Jānis Rubens, Ārnis Melnis un Roberts Strīpnieks. Jā, paldies viņiem par to, ko viņi man ir devuši. Un, jā, man jāsaka, ka mēs esam kopā nogājuši ļoti lielu un izcilu attīstības ceļu, bet vēl ir daudz darāms un tālu ejams. Un tas, ko es gribētu aicināt, kad mums ir jābūt vienotiem, kad mums ir jāsadarbojās. Un tikai tā mēs varēsim šos lielos izaicinājumus sasniegt un nodrošināt arī turpmāku meža nozares attīstību. Paldies! Paldies, kungi! Paldies, ministra kungs! Laiks mūzikai un kāda patiesi balta, atmiņas uzjundoša un dziedinoša koka piesaukšanai mūsu sirdīs. Ieva Karēvica un viņas lolojums dziesma Jasmīnkoks. Kur man nolikt zaudēto, kur aug mans jasmīnkoks, kur man nolikt zaudēto, kur jasmīns glabās to, lai trausliem zāriem apklāj visu, kā viens spēj, un baltiem ziediem mani maigi sadziedē. Lai izlūdzos es tev par piedošanu sev, kā lai uzdrošinos vēl pat smaržu tavu svelt. Ai, Jasmīnkok, tu mani maigi sadziedē, un trausliem ziediem
ciedošo, kur aug mans jasmīn koks, kur man nolīd caudēto, kur jasmīns glabās to, lai trausliem zāriem apklāj visu, kā viens spēj, un baltiem ziediem mani maigi sadziedē. Ai, jasmīn kok, tu mani maigi sadziedē, un trausliem ziediem atklāj visu, kā vien spēj. Paldies! Ieva Kerēvica. Zinātne ir meža nozares attīstības balsts un virzītājs spēks. Tas ļauj mežsaimniecībai virzīties līdzi klimata, ekonomikas un sociālajām pārmaiņām, ļauj pavērt jaunus apvāršņus un sasniegt jaunus mērķus. 3. nominācija par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā. Lūdzu, video! Zelta čiekura balvai par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā izvirzīts Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Ramūnas Tupčiauskas un zinātnieku grupa. Mūsu komanda Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā ir izstrādājusi 3 tehnoloģijas beramo siltumizolācijas materiālu ražošanai no lokālai pieejamiem mežsaimniecības un lauksaimniecības resursiem. Izstrādātie materiāli ir paredzēti siltumizolācijas nolūkos, ēku siltināšanai, lai paaugstinātu to energoefektivitāti, vienlaikus ieskaujot oglekli un samazinot emisijas. Izstrādātie materiāli ir ilgspējīgi, jo sastāv vismaz no 80% atjaunojamiem lokāliem resursiem, tādiem kā baltalksnis, kaņepju spaļi, salmi, kukurūzu stublāji un niedres. Es lepos ar savu komandu, kura sastāv no 4 zinātniekiem un 1 ekonomisti, jo bez viņiem mēs neko nebūtu varējuši paveikt. Zelta čiekura balvai par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā izvirzīts Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Kaspars Liepiņš. Pētījumi par bērzu jau ir Latvijā diezgan ilgi, bet neskatoties to, ka bērs it kā tiek uzskatīts par tādu salīdzinoši vienkāršu koku sugu, kuru mums mežos ir ļoti daudz, patiesībā, lai izaudzētu labu un kvalitīvu bērzu, ir diezgan daudz jāstrādā. Tajā skaitā ir jādomā par to, lai mēs audzētu bērzu kvalitīvāk, lai mums būtu iespējas mežos audzēt ģenētiski uzlaboto šo bērzu, atlasītos klonus kvalitīvākus, atraudzīgākus. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam strādājuši pārbaudījuši dažādas šīs stādījuma ierīkošanas tehnoloģijas, dažādus stādmateriālu veidus. Mēs esam pārbaudījuši bērza audzēšanas iespējas dažādos augšanas apstākļos, jo ir pietiekoši daudz problemātisku augšņu arī mums Latvijā. Gandarījums, protams, ir, ka šis darbs ir novērtēts, bet tajā laikā nevarētu teikt, ka man ir padarīta darba sajūta, jo es redzu vēl izaicinājumus uz priekšu, kas ir jādara, un es redzu arī to attīstību, kā vajadzētu šāda veida pētījumiem virzieties uz priekšu. Tas ir stāsts par to, ka dot savu pienesumu Latvijas tautsaimniecības attīstībai un vispār mūsu valsts labklājības attīstībai. Jā, šīs jaunās zināšanas, ko ir iespēja attīstīt, un tas ieguldījums kopējā valsts attīstībā, tas droši vien ir tas motivējošais. Zelta čiekura balvai par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā izvirzīts
Valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Jānis Rižikovs un zinātnieku grupa. Mūsu komandas ieguldījums meža nozares attīstībā ir saistīts ar to, ka mēs esam izpētījuši jaunas metodas, kā no bērza mizas, kas paliek pāri saplākšana ražošanā, iegūtu jaunas derīgas vielas, subrīnskābes. Tās var izmantot, lai aizvietotu naftas produktus dažādos ikdienas materiālos. Subrīnskābēm piemīt tik unikālas īpašības, ka tās var izmantot gan putu poliuretāna ražošanā, gan koksnes aizsardzības līdzekļos, kā pārklājums vai impregnēšanas šķīdums. Savukārt cietais atlikums, kas paliek pāri pēc šīs subrīnskābes iegūšanas, pēc papildus apstrādes var tikt izmantots kā ekoloģiska līme koksnes plātņu materiālos, lai aizstātu kaitīgās formaldehīdu saturošās sintētiskās līmes. Šis ir milzīgs komandas darbs, un bez šīs komandas, kas ir apkārt, mēs noteikti nebūtu šo paveikuši. Dāmas un kungi, pasniegt balvu par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā uz skatuves aicinam brīnišķīgu cilvēku, īstenu valsts vīru, Latvijas valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Paldies, es jau domāju, ka pēc tā pieteikuma man jāgriežās apkārt un jāiet sēdēt, jo kāds cits nāks. Bet, jo cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie ministru kungi, godātie meža nozares profesionāļi, pētnieki, zinātnieki, darbinieki, dārgie mežnieki, man tiešām ir liels prieks jau 2. gadu pēc kārtas būt kopā ar jums zelta čiekura pasniegšanas ceremonijā, būt kopā ar tik motivētiem, tik, es teiktu, profesionāliem un par savu nozari degošiem cilvēkiem. Es domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, ka ne tikai lauki, bet arī mežs ir iejausts mūsu dzīves ziņā. Mēs ļoti bieži gan dzīvē, gan dabā, gan mežā maldamies 3 priedēs. Un tad, jo dziļāk mēs esam mežā, jo mēs vairāk atklājam malkas. Bet beigu beigās, kā jau mēs sākumā redzējām, mēs ejam cauri sidraba birzei. Visa mūsu dzīve iet cauri sidraba birzei. Un es domāju, ka mēs visi labi zinām, ka cilvēki Latvijā mežu uztver ļoti personīgi. Cilvēki mīl mežu. Mēs katrs mīlam mežu. Katrs pa savam. Vienam tā ir iespēja pelnīt, attīstīt savu ražošanu. Citam mežs ir vienkārši vieta, kur tikt vaļā no savām ikdienas raizēm. Vēl ir kāds, un ir ļoti daudz tādu, kas mežā iet nacionāla sporta vārdā, ogās un cēnēs. Un, laikam, labu baraviku vieta ir, patiesībā sakot, daudz labāk glabāts noslēpums nekā viens otrs NATO aizsardzības plāns. Bet mežs, tas ir arī visas mūsu tautas dzīves ziņa, tās ir mūsu mājas. Un es domāju, ka mēs ļoti labi zinām, mēs ļoti labi vēlamies mežu saglabāt, attīstīt. Un šai ziņā es gribu teikt, ka liela nozīme ir arī zinātniekiem, jums, kas stāv šeit. Jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs katru dienu meklējat maksimālu veidu, kā saglabāt mežu, kā attīstīt mežu, kā mežrūpniecību un kokapstrādi padarīt efektīvāku, kā maksimāli izmantot visas tās tehnoloģijas, visas tās iespējas, gan mežu saglabāt, gan meža izstrādi attīstīt, gan arī attīstīt kokapstrādi. Kā saglabāt arī bioloģisko daudzveidību. Mums ir ļoti daudz karstas diskusijas. Šeit jau tika minēts, un tās diskusijas pilnīgi noteikti turpināsies. Es domāju, šīs diskusijas nekad nebūs mērenas, tās vienmēr būs asas, jo katrs iestājās par savu taisnību. Bet manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mēs, protams, sarunāties, ka mēs atkal nebraukājam pa grāviem, bet mēģinām atrast pareizo ceļu. Saglabāt dabu, tās daudzveidību, saglabāt mežu, bet arī izmantot meža potenciālu. Izmantot visu to, ko mežs dod mūsu tautsaimniecības attīstībai. Es domāju, mums nav jādusmojās vienam uz otru. Mēs vienmēr zinām, ka kokam ir 2 gali. Bet mums pilnīgi noteikti ir jādara viss, lai mežrūpniecība, lai kokapstrāde
paliktu par vienu mūsu ekonomikas būtisku sastāvdaļu. Un šeit es esmu pilnīgi pārliecināts, ka zinātnieki var dot savu ieguldījumu, kā atrast pareizo veidu arī šajā visai sarežģītajā diskusijā. Bet mēs visi zinām, un jūs zināt labāk nekā es, daudz labāk nekā es, ka mežs aug lēni un ka pavirša lēmumi var maksāt diezgan dārgi. Tāpēc varbūt tiešām darīsim visu, lai saglabātu to, kas mums ir, lai mežs būtu mūsu ekonomikas pamats un arī mūsu prieka pamats. Tādēļ paldies jums visiem par to, ko jūs darat ikdienā, paldies par to rūpi, bet šogad man ir īpašs prieks arī teikt paldies zinātniekiem. Paldies! Un kā pirmos mēs paziņosim Meža nozares balvas Zelta Čiekurs 2024 diploma ieguvējus. Un tātad diplomu saņem Jānis Rižikovs, kurš, diemžēl, ierasties nevarēja, bet viņa vietā Aigars Pāže un Koksnes ķīmijas institūta zinātnieku grupa. Balvas Zelta Čiekurs diplomu saņem Ramūnas Tupčiauskas un Koksnes ķīmijas institūta zinātnieku grupa. Galveno balvu Zelta Čiekurs 2024 saņem Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks, mežzinātņu doktors Kaspars Liepiņš. Jūsu ekscelences, godātie kungi, cienījamās dāmas, paldies par šo iespēju. Pirmais, protams, es noteikti gribu izteikt savu cieņu kolēģiem no Koksnes ķīmijas institūta, ar ko es dalu šo nomināciju, jo visu mūsu mērķis, mūsu darbības motivācija ir viena un tā pati - strādāt savas valsts labklājībai. Protams, ka arī šis čiekurs ir komandas darbs un arī šis pētījums par bērzu, tas ir, protams, jāpateic maniem kolēģiem gan no ģenētikas nodaļas Daiņa Ruņģa vadībā, gan no meža fitopatoloģijas nodaļas Dārtas Kļaviņas vadībā un Tāļa Gaitnieku uzraudzībā. Protams, arī tas ir jūsu ieguldījums, kas ir šajā balvā. Ir liels gandarījums redzēt, kā aug tavi stādītie koki. Ir liels gandarījums redzēt, kā aug tavi bērni un apspēlēt tev šahā, piemēram. Un liels gandarījums redzēt, kā attīstās jaunie kolēģi. Jāni, Alise, Aldi, šī balva ir arī jums. Paldies! Paldies! Bet turpinām mēs ko patiesi lokālu. Dāmas un kungi, jauniešu koris Balsis, Insteta Rovskis un tautas deju ansambļa Rotaļa Brašie puiši. Bye.
Inovācija ir process. Neapstrīdams fakts kā laimni procesā, vai ne tā? Bet vai zināt, lai labāk izprastu inovācijas būtību, pasaulē ir izveidotas simtiem inovāciju definīciju. Tiesa, man patīk domāt, ka tas mums ir asinīs, jo pat pirmatnējie cilvēki, kas pavisam nejauši atklāja uguni, bija pirmatnējā laikmeta inovatori. Svarīgākais, ka inovācijas tiek īstenotas un padara mūsu dzīvi jēgpilnu. 4. nominācija par inovatīvu uzņēmējdarbību. Balvu pasniegt aicinu klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Ar aplausiem! Augstgadātais prezidenta kungs, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, ministra kungs, cienījamie, es teiktu, meža godātāji, jo bez cieņpilnas attieksmes pret mežu mēs šeit nebūtu. Jūs spējāt radīt idejas un īstenot sapņus. Un kas ir kolosālākais, jūs nebaidījāties sapņus īstenot dzīvē, neskatoties uz tiem lieliem izaicinājumiem, pat apzinoties to, ka tās gala rezultāts, ko jūs esat izveidojuši dzīvē, nevienmēr ir tā sākotnē ideja, kas jums bija galvā. Bet jūs spējāt ar spītību iet uz priekšu, jūs pierādat mums pārējiem, ka pēc sapņiem ir jāiet, sapņus ir jāīsteno, un kas ir galvenais, ka sapņus mēs varam paši īstenot. Un tas ir pats svarīgākais mums. Iet uz saviem sapņiem, nebaidīties īstenot un īstenot tās trakās idejas, kuras sākotnēji liekas, vai pat cilvēkiem no malas nav saprotams. Un šie nominanti visi pierāda to, ka mēs spējam, mēs varam, un jūs mūs iedvesmojat. Un par to liels paldies mums visiem, un es ceru, ka ar katru gadu mums paliks arvien vairāk un vairāk šajā nominācijā nominantu, un pats galvenais arvien vairāk realizēt sapņu. Paldies jums par to! Paldies! Nominācijā par inovatīvu uzņēmējdarbību izvirzīti lūdzu video. Zelta čiekura balvai par inovatīvu uzņēmējdarbību izvirzīts Sijā Latvāņi. 2024. gada vasarā Sijā Latvāņi ražotnē noslēgusies 3 eksperimentālu ražošanas līniju testēšana un uzlabošana, tādējādi pabeidzot vairākus gadus ilgušo investīciju projektu, kura kopējais finansējums ir 9,8 miljoni eiro. Eksploatācijā nodotas visas projektā paredzētās iekārtas, eksperimentālā radiālo dēļu zāģēšanas līnija, eksperimentālā brusu un eksperimentālā dēļu pārstrādes līnijas. Jaunā tehnoloģija ļaus uzņēmumam būtiski paaugstināt ražošanas produktivitāti, jo jaunbūvētajās ražošanas līnijās integrētas visjaunākās zinātnes atziņas. Uzņēmumā ir apgūta un praktiskajā ražošanā ieviesta jauna tehnoloģija, kādas iepriekš nebija ne Baltijas, ne Eiropas reģionā. Būtiski, ka jaunās iekārtas ir energoefektīvas. Tās samazina ražošanas slodzi uz vidi un siltumnīca efekta gāzu CO2 emisijas. Zelta čiekura balvai par inovatīvu uzņēmējdarbību izvirzīta akciju sabiedrība Latvijas Finieris. Koncernam Latvijas Finieris, turpinot īstenot attīstības stratēģiju un investīcijas ražošanas jaudu palielināšanā, 2024. gada 14. jūnijā Kuldīgā atklāta jauna finieru ražotne Kuldīgas fabrika, kas aprīkota ar pasaules mērogā unikālu tehnoloģiju, dodot iespēju no katra bērza apaļkoka iegūt maksimālo iespējamo finiera iznākumu. Ražošanā investēti ap 16 miljoniem eiro. Tās vajadzībām ir izgatavota unikāla hibrīda lobmašīna, kas apvieno 2 tradicionāli finieru lobīšanā izmantotās tehnoloģijas, vārpstas un bezvārpstas, dodot iespēju nolobīt finieru klučus līdz pat 25 mm serdenim un maksimāli palielinot bērza izejmateriāla izmantošanu. Mazāka diametra un zemākas kvalitātes bērza apaļkoka lobīšana dot iespēju saplākšņa ražošanai novirzīt papildu 300 000 kubikmetru bērza koksnes gadā, nepalielinot pašreizējos mežizstrādes apjomus. Zelta čiekura balvai par inovatīvu uzņēmējdarbību izvirzīta akciju sabiedrība Ingrid D. Ingrid D ir stabils latvisks ģimenes uzņēmums, dibināts 1994. gadā.
Uzņēmums ir specializējies uz apses izejmateriālu pārstrādi, veicot pilnu ražošanas ciklu no baļķa līdz gatavai produkcijai ar augstu pievienotu vērtību. Ingrid D. ir lielākais koka kātu ražotājs Baltijā, un šī uzņēmuma produkciju pazīst visā Eiropā. Uzņēmuma ražotos instrumentu kātus eiropieši izmanto kā profesionālajā darbībā, tā apsaimniekojot savus privātīpašumus un mazdārziņus. Savukārt karogu kāti pilda savas funkcijas gan vietējos pilsētas svētkos, gan olimpiskajās spēlēs. Un kā pirmos mēs paziņosim Meža nozares balvas zelta čiekurs diploma saņēmējus. Un diplomu saņem akciju sabiedrībā Latvijas Finieris. Diplomu saņem akciju sabiedrība Ingrid D. Dāmas un kungi, un galveno balvu zelta čiekurs saņem Sijā Latvāņi. Paldies! Labvakar, cienījamās ekscelences un augsti godātā nozare. Šovakar es gribētu teikt tā, saņemt šo apbalvojumu pirmo reizi bija ļoti patīkami. 8 gadus vēlāk saņemt šo balvu otrais jau ir tendence. Tā ir tendence, kas ir mūsu viena no uzņēmuma pamatvērtībām būt inovatīviem. Un mēs tiešām no sirds ticam, ka mūsu kopējā nozares uzvara ir iespējama tad, ja mēs visi kļūsim kaut nedaudz inovatīvāki. Un inovācijas tā visa ir rīktīgi feina lieta, un tas viss ir forši tik ilgi, kamēr tev mājās ir pati labākā vadības komanda, kas visus tos mūsu sapņus tiešām realizē gatavos projektos. Tāpēc šovakar milzīgs paldies Jānim un visiem, kas palika mājās un varēja realizēt šo mūsu dullo sapni. Un kad tiešām šis projekts ir realizēts, nevis palicis tikai kā sapnis, kā minēja iepriekš ministrs. Paldies! 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 Paldies, ministra kungs, arī jums paldies! Iespējams, neviena inovatīva ideja ir radusies tieši mežā. Bet tagad iztēlojieties. Silts vakars, gaisā virmo vasaras smarža, ko ir gan grūti iztēloties, kad ir -2, bet tas nekas. Aizvērsim acis un mēģinam ieraudzīt to putnu, ko tūlīt pat apdziedās Normunds Rutulis. Kūko dzeguzīte, kūko cik tev tīk. Kūko dzeguzīte man vēl neapnīk. Raudi, debestiņa lielām asarām. Raudi, mirgodama zvaigznes vasarā. Ceļš uz mājām, putekļiem klāts un balts. Ceļš, kur gājām, dzeguzi ķert. Kūko dzeguzīte, siltos vakaros. Kūko dzeguzīte, skaiti mirkušos. Kūko dzeguzīte, kūko cik tev tīk. Kūko
kūkot seguzīte man vēl neapnīk. Raudi, raudi, debestiņa ceļu noskalo. Raudi, raudi, dvēselīte, tāpat neparko. Ceļš uz mājām, putekļiem klāts un balts. Ceļš, kur gājām, ceguzi ķert, kūko ceguzīte siltos vakaros. Kūko ceguzīte skaiti mirkļu šos. Klāts un balts ceļš, kur gājām, ceguzi ķert, kūko ceguzīte siltos vakaros. Kūko ceguzīte skaiti mirkļu šos. Raudi, raudi, debestiņa ceļu noskalo. Raudi, raudi, veselīte, tāpat neparko. Sirsnīgs paldies! Dāmas un kungi, Normunds Rutulis. Tikpat mūžīga, svarīga un svēta kā Sidraba birs, Meža nozares gada balvas zelta čiekurs nākamā nominācija par mūža ieguldījumu. Balvu pasniegt aicinām Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Ar aplausiem! Augsti godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātie ministri, augsti godātie nominanti, cienījamie klātesošie. Man šodien ir tas gods pasniegt balvu par mūža ieguldījumu. Man jāsaka tā, ka šogad es jau 3. reizi piedalos pasākumā, kur man jāpasniedz balva par mūža ieguldījumu. Un tas man jāsaka paldies prezidentam. Pirmais bija lauksaimniecībā, tad zivsaimniecībā un tagad zelta čiekurā. Un es gribu teikt, ka visas šīs 3 nozares veido mūsu tautsaimniecības mugurkaulu. Un patiesi mums ir ar ko lepoties. Tie ir mūsu cilvēki, tie ir mūsu uzņēmēji, kuri profesionāli strādā un kuri nesautīgi ikdienu veido mūsu Latviju labāku. Un es jums visiem saku lielu paldies par šo nesautīgo darbu. Un šodien te daudz izskanēja, kas mums katram nozīmē mežs. Un es arī varu būt drusciņi emocionāla, jo es dzīvoju meža vidū. Un tam arī ir zināmas konsekvences tieši tāpēc, ka tur es jūtos vislabāk. Un daudzi no jums izvēlas dzīvot laukos, nevis pilsētā, tāpēc, ka tieši zeme un tieši mežs un viss tas, kas ir apkārt daba, dod mums spēku, enerģiju, piepilda mūs ar jaunām idejām, jaunām rosmēm. Nevelti arī rakstnieki cenšas dzīvot tur, kur ir iedvesmas avots. Bet mēs, protams, esam un stāvam uz zemes, un mums ir jāspēj arī līdzsvarot visas šīs jau izteiktās jūsu bažas, jo no vienas puses ir uzņēmēji, no otras puses ir cilvēki, kas ir gatavi aizstāvēt katru koku.
jo tā ir mūsu vērtība. Un šodien man ir tas gods pasniegt balvu par mūža ieguldījumu 5 cilvēkiem, izciliem, kas visu savu nesautīgo mūžu ir veltījuši meža nozarei. Paldies! Nominācijā par mūža ieguldījumu izvirzīti Lūdzu video. Zelta čiekuru par mūža ieguldījumu saņem ilgadēja Zemkopības ministrijas meža departamenta meža resursu un medību nodaļas vadītāja Rita Benta. Es esmu ļoti pārliecināts meža cilvēks. Man pat draugi sauc par meža Ritu. Un man ir prieks varbūt, ka šobrīd ar tiem pieminekļiem tā ļoti nelielās, bet te tālāk ir pat, kā man teica, pirmais mežzīns, kad ir Rita Spriedzes vietvārds tāds, ja, kur es vadīju tādu meža atjaunošanas talku 4 hektāru platībā. Man tāda ļoti tāda, es viņu sauktu par svētcenīgu sajūtu, jo tas tiešām ir tāds, es gribu nosaukt par tādus piemineklis savam darbam tieši, kas ir dabā sataustāms, redzams. Tā ir tāda, tieši pārbaudām lieta. Tālāk, kad tu strādā ar meža dienestāru darbu uzraudzību vai likumdošanas izdošanu, bet te ir reāli. Un reāli tajos gados strādājām, vadījām talkas. Sanāk daudz tie hektāri, un kas jau ir dabā tāds, tavs stūrītis, tava meža audze. Ja es jaunībā tā klausoties veco mežkopi runās, kad viņi teica, ka viņi sauguši mežu, un kā, es tā domāju, vai, patīk mežs, jā, bet, ko nozīmē, ka tu esi saudzis ar mežu, tas var notikt, un, manuprāt, tas ir noticis ar manīm arī. Zelta čiekuru par mūža ieguldījumu saņem Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesore Olga Miezīte. Tā kā es jau strādāju no 1983. gada par pedagogu sākumā tehnikumā un pēc tam augstskolā, un tad es esmu satikusi jau paudžu maiņu. Un ļoti liels prieks, kad es redzu uzvārds, tas varētu būt, kad viņa dēls un arī pēc skata, patiesi pienāk pasniedzējums sveiciens no mana tēta, jo viņš pie jums mācījās. Un paldies jums par to, ka jūs, viņš tā kā pasakās caur mani, kad ļoti, ļoti noderēja jūsu sniegtās zināšanas. Un tas man ļoti liels gandarījums, un tādu ir diezgan daudz studentu, un par to man ļoti liels prieks, ka vecāki spēja nodot savu bagāžu, savas zināšanas nākamajai paaudzei. Man savā darbā patika tas, ka es varēju diskutēt ar studentiem. Un ja es jūtu, ka students spriež loģiski, tas man ļoti, ļoti... Es vēl gribēju tikties ar tiem studentiem un runāt un turpināt izvirzīt to domu, jo tas gan viņiem bija gandarījums, gan man. Ļoti patīkami, kad no studentiem to dzirda, liekas, lielāka apbalvojuma nevar būt. Pateicība par to, ko viņi dzirdējuši manās nodarbībās. Zelta čiekuru par mūža ieguldījumu saņem akciju sabiedrības Latvijas valsts meži modernās stāvu audzēšanas pamatlicēja Latvijā Laima Zvejniece. Tas ir asniņš, kas uzdīkst un kas ļauj planētai dzīvot, īsi sakot. Un tas, laikam, arī tas ir, kas mani aizrauja, un tieši tā sēklas dīkšana, stādiņu uzaudzēšana, un tālāk, kad tu ieraugi jau mežs, tomēr pirmie jau ir 40 gadi lieli priežu un egļu stādi. Jau tie nav stādi, bet koki, protams, un tas ir tas lielais gandarījums, kad mēs zinām, kad būs tālāk rūpniecība, būs zaļā elpošana, būs fotosintēze un viss planēta dzīvos. Agrāk mums bija kokaudzētavas dobītais, tad šobrīd mēs esam praktiski, tie soļi ir milzīgi pa šiem gadiem, kas ir sasniegts, un šobrīd jau mēs varam pilnīgi ar tīru sirdsapziņu teikt, kad Skandināvijas
topā tehnoloģiju ziņā meža stādiem mēs esam. Kā Rīga nekad nav gatava, tā koka audzētāja nekad nebūs gatava. Viņa vienmēr jābūt izaugsmē, attīstībā, un tikai tā mēs varam stāvēt topiņā un veidot zaļu planētu. Zelta čiekuru par mūža ieguldījumu saņem Madonas pašvaldības mežzinis Vilnis Zosārs. Koki jau runāt neprot, tā kādam ir jābūt, kas viņu vietā. No tā varētu mēs vilkt tās paralēles, ko vārds mežsargs nozīmē. Tādu lepnumu sajūtu tai reizē, ka man izstāstīja, ka vieni bērni vecākiem ir teikuši, braucot garām, es stādīju šito mežu. Tur bija tā, ka kolēģi paaicināja vienu klasīti tepat no Madonas, un šķiet bija 6. klase kopā ar vecākiem, kuri bija lēni gāja, bet mēs 0,4 hektāru apstādījām, un pēc tam, kā tie bērni runā, viņi ilgtermiņā uz to palika ieprogrammēti, vai kā, lai saka, uz to meža vērtību, un ka viņi to braucot garām paskatās un ar lepnumu par to saka, es tev varbūt par to skaļi vairs nevienam nestāstu, bet mani arī ir tas lepnums, un te man lepnums jau bija par to, ko es tiem cilvēkiem iedevu, ne tik tam mežam, bet pašiem bērniem. Un cerams, kāds varbūt no bērniem arī tādai nozarei pieslēsies, kā mežsaimniecībai, mežkopībai. Tas tāds atzinums, novērtējums, pagodinājums, bet balva jau ir tas te apkārt, ko mēs redzam, tā jau ir balva. Tā paliks pēc manis, tā paliek citiem arī. Un tā ir tāda, man šķiet, dziļāka vērtība. Zelta čiekuru par mūža ieguldījumu saņem ilgadēja meža nozares žurnāla Baltijas koks redaktore Dzīdra Smiltēna. Viena no vislielākām vērtībām man dzīvē, protams, ir ģimene. Man ir bērni, mazbērni, audžu bērni, mazbērni, un mēs esam daudz un skaļi un darbīgi. Tad otra vērtība, ko es gribētu no tā izcelt, ir man saulkrasti. Man ļoti mīļa šī vieta ir. Te ir jūra, tepat Baltā kāpa, un te ir mans brūkleņa kalniņš mežmalā, ja? Un man ir dārzs, un es strādāju dārzā un kopu dārzu, un tas man sagādā ļoti lielu prieku. Trešā vērtība ir 3 koki manā pagalmā, ja? Viens koks ir bērs, kas pavasarī dod sulu, un es viņu lietoju un dzeru, ja? Otrs koks ir šī lielā, milzīgā egle, kas ir, es saku, tā ir manas meitas Kristīnas egle, un ar čiekuriem galotnē. Un tad ir ozols. Šis koks man ir ļoti mīļš, tāpēc, ka pirms 40 gadiem piedzima man puika. Un pavasarī mēs atbraucām, un skatāmies, kad ir kāds putns lidojis un nometis zīli, un no tās zīles izaudzis maziņš stādiņš, ozola stādiņš. Un man te draugi teica, nē, tu nemokies un nemēģini saglabāt, te ir smilšaina augsne, te neaugs nekas un tā, bet ir pagājuši 40 gadi un ir izaudzis varens ozols un izaudzis arī mans dēls. Es pateicos visiem, kas ir bijuši kopā šos gadus ar mani. Es pateicos liktenim un Dievam, kas dāvājas man šādu dzīvi, ar kritumiem un kāpumiem, ar sāpēm un priekiem, bet ļoti piepildītu un laimīgu. Cienījamie klātsošie, tagad gan uzgabalēsim no visas sirds. Dāmas un kungi un dārgie meža draugi, zelta čiekuru un pateicības balvu krūšu nozīmī zelta sēkliņu par mūža ieguldījumu saņem Dzīdra Smiltēna.
mani mīļie meža nozares cilvēki. Šis ir tāds arī pateicības teikšanas brīdis, un tāpēc šodien saņemot balvu par mūža ieguldījumu, es gribu pateikt paldies jums visiem, pilnīgi visiem. Bez jūsu atbalsta un līdzdalības es nebūtu paveikusi nevienu darbu. Tikai darot kopā tapa televīzijas raidījums Latvijas zaļais zelts, dalība starptautisko izstāžu stendos, konferences, projekti, meža dienas doma laukumā, filmas par nozari, lielās jaungada balles, skaistie pasaules apceļošanas braucieni un, protams, 25 gados uzrakstītie tūkstošiem vārdi žurnālā Baltijas koks. Paldies maniem bērniem, īpaši dēlam Edvardam un meitai Kristīnei, kuri vienmēr nākuši man palīgā, kad neesmu ar kaut ko tikusi galā. Paldies Paulam Beķerim, kas ik pa laikam man atļauj nerakstīt rakstus, bet atvēlēja laiku dokumentālo filmu veidošanai. Paldies Jurim Biķim, kas cita starpā mani pirms 20 gadiem sabāra, ka nemāku vadīt uzņēmumu. Par biznesmeni tā arī neesmu kļuvusi, taču šo to no tā esmu mācījusies. Paldies Uldim Biķim. Es raudāju reiz, jo žurnālam draudēja iespēja vairs neiznākt. Viņš man pasniedz kabatas lakatiņu, lai noslauku asaras un vairs nekad neraudu žurnāla dēļ. Paldies par uzticību Arnim Ārem, Jolantai Vārpai, Agrim Greieram, Uldim Mierkalnam un daudziem citiem. Bet vislielāko paldies es gribu pateikt Andrejam Domkinam, jo bez viņa es meža nozarē vispār nebūtu ienākusi. Bet par šo balvu, kur es saņemu šodien, nekas ar to nebeidzas. Tas ir tikai jauns pamudinājums atkal no jauna kaut ko darīt. Paldies jums! Patiešām paldies no sirds! Paldies! Zelta čiekuru saņem Rita Benta. Man ir liels prieks šodien dalīties tai priekā ar jums klātesošiem par šo zelta čiekuru, kas man tiek pasniegts. Tas varētu būt gan Priedz, gan Eglis dēls, bet viņam ir, tas varbūt nav svarīgi, bet viņš ir ar ļoti daudzām sēkliņām. Un tās sēkliņas manā čiekurā veidot ir palīdzējuši ļoti daudz meža ļaudis, sākot jau ar meža vīriem Zvirgzdes un Iecavas mežos, Bauskas virsmežniecībā, valsts meža dienesta jaukie kolēģi bijušie ir daudz sēkliņas manā čiekurā kaldinājuši. Visvairāk šīs sēkliņas manā čiekurā ir kaldinājuši mani meža departamenta kolēģi, un tādēļ arī man liekas, ka tas čiekurs man kādu laiku būtu jātur meža departamentā. Paldies viņiem! Paldies maniem meža fakultātes patreizējiem kolēģiem un seniem sadarbības partneriem. Tāpat es gribu teikt ļoti lielu paldies meža zinātniekiem Latvijas, jo katrs mūsu veiktais darbs ir saistīts ar viņu priekšlikumiem, viņu darbu. Tāpat tās ļoti liels paldies ir kokrūpniekiem, Kokrūpnieku federācijai un, protams, meža īpašniekiem ar viņu vadītājiem. Un arī es gribētu teikt, ka daudz šīs sēkliņas manā čiekurā ir kaldinājusi man ģimene. Mans dēls, mana dēla ģimene, mans dzīves draugs. Un tas ir tāds kopīgs čiekurs, un es visiem jums gribu teikt lielu paldies par šo čiekuru. Paldies, ka jūs izvirzījāt mani šai čiekuru saņemšanai. Un es gribētu šodien teikt un priecātos, ja visi saprastu, kad
Neviens nevar nodarīt pāri tam, par ko tu jūties atbildīgs, ko tu mīli. Tas ir, mēs nevaram meža profesionāļi nodarīt pāri mežam, kā tas bieži tiek uzsvērts, jo mēs viņu mīlam un esam atbildīgi par to. Tāpatās es esmu pārliecinājusies par tiem vārdiem, kas iekalti Meža fakultātes akmenī, pie Meža fakultātes, ka tie, kas mīl mežu, mīl savu dzimteni. Paldies jums visiem! Paldies! Zelta čiekuru saņem Laima Zvejniece. Mīļie šī vakara dalībnieki, mīļie meža ļaudis. Cilvēce savā attīstības gaitā ir radījuši ļoti daudz mērvienību. Kā visu izmērīt, kā izsvērt, kā formulēt, kā sadalīt, kā atdalīt un kā izsapņot. Tie ir eiro, dolāri, metri un kilometri, sekundes, minūtes, varbūt arī gadi, metri, kilometri, grami, kilogrami. Bet ir arī sapņi. Kā tad izmērīt sapņus? Es zinu, ar sapņu komandu. Un man ir bijušas šīs sapņu komandas. Šī sapņu komanda, sākot ar Strenču virsmežniecības komandu, un tad Latvijas valsts mežu sēkas un stādi, un visu Latvijas valsts meža vadības atbalstu un šo sapņu komandu. Mēs cēlām, būvējām, projektējām, domājām, štukojām, kā saka, plānojām un izdomājām, un mums izdevās. Un kāpēc mums izdevās? Tāpēc, ka jūs visi mīļā mežanieku saime esat ļoti gudri meža apsaimniekotāji, ar pilnu atbildību visu to darāt, jo jums stādi bija vajadzīgi. Tātad jūs atjaunojat visus šos mežus. Paldies maniem vismīļākajiem bērniem, Lindai, Jānim un Zandai, kas vienmēr mani atbalsta visos pasākumos, un ja es kaut ko domāju, var vai nevar, viņi saka, māmu, tu taču vari. Protams, jāvar, es zinu. Un tā tad nāks pavasaris un uzdīgs jaunie stādi, un viss cikls veidosies atkal no jauna. Lai mums visiem svētīts šis čiekurs un šis Ziemassvētku laiks. Mīļš, paldies visiem! Paldies! Zelta čiekuru saņem Olga Miezīte. Labvakar visiem! Es gribētu paldies pateikt visiem, kuri manu darbu, mūža ieguldījumu ir novērtējuši, un es saņemu šo lielo balvu. Un vēl gribētu pateikt paldies bērniem, Mārtiņam un Evijai, kuri mani bieži vien atbalstīja tad, kad bija domāts laiks viņiem, bet viņi to labprāt atdeva darbu, lai es veltu darbam. Un lai jums priecīgi Ziemassvētki un laimīgs jaunais gads! Paldies! Zelta čiekuru saņem Vilnis Zosārs. Lūdzu! Saņemot šo apbalvojumu, gribu izteikt pateicību saviem vistuvākajiem un mīļajiem par sapratni, palīdzību un atbalstu manā nenormētajā darba laikā, kad man bija kas man bija kā mežkopim un medniekam. Paldies pirmās darba vietas mežzinim Vilnim Otvaram un mežziņa vietniecei Mairitai Bondarei par palīdzību
kas palīdzēja uzsākt mežsargāt darba gaitas Saikavas mežniecībā 8. aiveikstes apgaitā. Gadi gājuši, bet ar Mairitu Bondari, kas šobrīd ir meža konsultāciju pakalpojumu centra Madonas nodaļas vadītāja, ar vien bija lieliska sadarbība, rīkojot seminārus meža stādīšanā skolniekiem kopā ar viņu vecākiem. Tāpat vēlos izteikt pateicību Madonas novada izpildirektoram Uģim Fjodorovam un nekustamo īpašumu pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļas vadītājai Ramonai Vucānei par atbalstu meža jautājumu risināšanā, pildot mežziņa darba pienākumus Madonas novadā. Visbeidzot, paldies visiem tiem bijušajiem kolēģiem un darba darītājiem, kuru darbība nav bijusi kampaņveidīga vai politisku nodomu vadīta, bet kuri ir zaļi domājoši un kuriem patiesi rūp mūsu skaistā Latvijas daba. Paldies! Paldies! Vēlreiz ovācijas visiem mūža ieguldījumu balvas saņēmējiem. Līdz ar to nominācijas gluži kā saules ritējums pa zemes virsu izritināts. Sidraba birs galotnēs saule jau vakara rietā. Bet kas tad būs rīt? Rīt būs jauna diena, jaunas idejas, jauni mērķi, jauni sasniegumi. Saules mūžu Latvijai, saules mūžu Latviju tautai, mūsu kopā būšanai, darīšanai un radīšanai. Paldies! Rotā grūti
Let's